Un tā veiksmīgi atklāts ir jaunais medību sezona uz stirnāžiem. Paldies visiem meža dieviem, viss kārtībā, viss nogāja kā vajag. Stirnāzīts nomedīts, savu dzīvi viņš padzīvoja, iepriecinājis droši vien ir daudz kaziņas, un tagad uz jau kā pensijā izgājis uz dzīves nobeigumu iepriecinās manu ģimeni ar garšīgu gaļiņu. Tas ir viens. Otrais, ko es gribēju teikt, esiet ļoti uzmanīgi, protams, nakts stundās braucot gar mežiem. Pašreiz sāksies riests tiem maz lieldzīvniekiem, jā. Vienmēr sakot, skraida pašreiz kazas un āži nenormāli pāri ceļam, jā. Un briež govis. Vakardien braucot, man kāds 19 govis pārgāja pāri ceļam, jā. Esiet lūdzu uzmanīgi. Man tur tādos ātrumos nesās cauri, un pēc tam tu skaties, tie notriektie dzīvnieki guļ pa visām malām un mašīnas ar sadalzītiem stikliem. Nevajag. Esam bišķiņ prātīgāki. Atbraucu tagad uz viršiem. Gribēju paņemt priekš mammas šito te pudeli ar dozatoru no šitā te no Vendena. Aizrādās viršos var paņemt tikai pudeles. Dozatorus kā tādus viņi nepārdod. Es, godīgi sakot, pat nezinu pašreiz, kur griezties. Es kaut kā biju pilnā pārliecībā, ka pie viņiem jābūt tiem kausiņiem, kur to pudeli ielikt arī ir. Aizrādās nav. Nekas nav. Ne tie pumpējamie, nekas. Nezinu, vai jāiebrauc Olainē Maksimā iekšā vai kaut kur tur. Nemazākās es pat neesmu kaut kā tā iedomājies, man viņš ir un ir. Es viņu vispār nopirku lietot no rokām. Kur viņi jauni pārdodās, nezinu. Jāpameklē būs. Labi, davai. Lai visiem veiksmīgs vakars un labu apetīti tiem, kas ēd.